kad es klausos visu tos argumentus, es dzirdu, ir sevišķi smagi noziegumi, smagi, teiksim, mazāk smagi, krimināli pārkāpumi un kaut kur vēl tur zemāk atrodas ar konkurenci saistīti. Un tas ir tik maz, bet tā nav pareiza interpretācija, jo, ja tas būtu tik maz, nebūtu paredzēti sodi, kas var būt miljonu eiro apmērā. Viņi arī ir šeit miljonos eiro. Jautājums, tas nav mazāk par kriminālu pārkāpumu. Tā ir pilnīgi cita sistēma, un tādēļ nevajadzētu runāt, ka tas ir mazāk par kriminālu pārkāpumu. Šobrīd mēs skaidrojam tā, ka, ziniet, mēs zinām, ka tur ir pārkāpums, un mums neinteresē, kā likums regulē, bet mēs pievilksim tos pierādījumus, kas īsti likuma atļauts nevar, jo mums ir jāvērtē, kā mēs varētu pierādīt. Uzdot varētu jums retoriski jautājumu, jo faktiski tās operatīvās darbības, viņas varētu tieši tādas pašas darbības varētu izveikt speciālās izmeklēšanas darbību rezultātā, un iejaukšanās būtu identiska personas privātajā dzīvē. Un te būtu jautājums, tad, un tad sanāk pēc tiesas loģikas sekojot līdz šādus materiālus varētu izmantot. Šeit parādās tas, ka ir vēlēšanās izmantot sētas durvis, lai tos pierādījumus, ko neatļauj iegūt tiešā veidā, caur citu procesu ievilkt, ja uzsāk procesu par kaut kādu citu, un ko neizdodas pierādīt. Bet, paldies Dievam, izdodas pierādīt mazāk kaitīgu. Es likšu pēc gradācijas, tomēr mums ir juridiska gradācija. Ja izdodas šos pierādījumus izmantot mazāk kaitīgā situācijā, tad mēs to drīkstam. Jums liekas, ka šī ir mazāk kaitīga situācija, kur ir ietekmētā līgums un vairāk kā 600 miljoni? Es runāju par likuma pārkāpumu gradāciju. Šis ir administratīvais pārkāpums, gribiet vai negribiet. Tas, ko Judina kungs tikko minēja, šitā gradācija. Bet tā ir paralēli. Tā ir likumdevējs izšķiršanās. Bet likumdevējs izšķiras, kurš ir kāds ir kaitīgāks, mazāk administratīvais nav šajā sistēmā, tas ir ārpus, tā ir cita sistēma. Administratīvā procesā vispār nav atļauts operatīvās darbības veikt. Bet šeit ir krimināla lietas materiāli. Iejaukties privātā dzīvē nedrīkst.